Sveicināti, dārgie televīzijas skatītāji! Jūsu uzmanībai LTV reģionālās ziņas. Ar jums kopā tuvākās minūtes būšu es, Kristīne un Laura Ziediņa. Vakar piedaloties valsts prezidentam Andrim Bērziņam un izglītības ministram Robertam Ķīlim tika oficiāli atklāta jaunā Gulbenes pilsētas pirmā ģimnāzijas. Jaunās ēkas rekonstrukcijas tika uzsākta pirms 3 gadiem. Par galvenajiem būvniekiem konkursā kārtībā las tālāk. Tika izraudzīta grupa Akmeņkalns un arhitektu birojas Dzega un partneri. Ēkas būvniecībā ir izmantot tikai jaunākās paudzes būvmateriāli, kuri ir ne tikai moderni, arī draudzīgi apkārtējai videi. Šī pagaidām tiek uzskatīta par vienu no modernākajām skolām Baltijā, jo elektroapgāde tajā nodrošina saules baterijas gandrīz 70% apmērā. Ēkas rekonstrukcijas kopējais izmaksas sastāv 6 miljonus eiro, kuri tiek piešķirti no Eiropas Savienības struktūra. Jā. Paldies par uzmanību, tas bija Latvijas reģionālās ziņas.